Gilberts Kīts Čestertons, tēva Brauna gudrība. Sarkanviolētā parūka. Misters Edvards Nats, uzticīgs avīzes The Daily Reformer redaktors, sēdēja pie sava galda un sparīgai jaukundzei jautri klabinot rakstāmmašīnu, plēsa vaļā vēstules un laboja slejas. Tas bija kreklā izmeties patukls gaišmutains vīrietis ar noteiktām kustībām, stingri iezīmētu muti un toni, kas necieš iebildumus, bet apaļajās gandrīz bērnišķīgi zilajās acīs varēja lasīt apjukumu un pat skumjas, kas galīgi nesaderējās ar visu viņa veidolu. Starp citu, šī izteiksme nebija maldinoša. Par viņu tāpat kā par daudziem žurnālistiem, kam dota vara, droši varēja teikt, ka viņa visparastākās jūtas ir patstāvīgas bailes. Bailes no apmelojumiem, bailes pazaudēt reklāmas devējus, bailes no drukas kļūdām, bailes no atlaišanas. Viņa dzīve bija vienīgi kompromisi starp avīzes un arī viņa paša īpašnieku, ziepju vārītāju, kas aiz vecuma bija izkūkojis prātu, un ļoti spējīgajiem līdzstrādniekiem, kurus viņš bija savācis redakcijā. Daži no šiem cilvēkiem bija spoži un pieredzējuši žurnālisti, un, tas bija pat vēl ļaunāk, avīzes politiskās līnijas patiesi atbalstītāji. Vēstule, ko bija rakstījis viens no tiem, pašreiz gulēja mistera Nata priekšā, un, lai cik straujš un apņēmīgs viņš bija, tomēr vilcinājās plēst vaļā to. Viņš paņēma sleju sloksni, pārlaida tais savas zilās acis, ar zilu zīmuli nomainīja vārdus laulības pārkāpšana ar vārdu nepieklājība, žīdu ar ārzemnieku, pazvanīja un steigšus uzsūtīja slejas augšā. Tad viņš ar vēl nopietnākusies izteiksmi atplēsa aploksni ar Devonšīras zīmogu un sāka lasīt sava viscienījamākā līdzstrādnieka vēstuli. Dārgais Nat, kā redzu, jūs interesējies tik labi par spokiem kā par hercogiem. Kā būtu, ja mēs ievietotu rakstu par to savādo gadījumu ar Eiru no Eksmūras, jeb, kā viņu dēvē vietējās tenku vāceles, Eiru vēl nausi. Šīs ģimenes galva, kā jums zināms, ir hercogs Eksmūrs, viens no īstajiem stīvajiem torju aristokrātiem, kuru ir palicis vairs tik mazs. Nelabojams vecs, iesīkstējies tirāns. Tas ir tieši tas, kas mums vajadzīgs, lai saceltu troksni un, manuprāt, es esmu nācis uz pēdām kādam notikumam, kas tieši sacels troksni. Protams, es neticu vecajai leģendai par Džeimsu I, bet, kas attiecas uz jums, tad jūs neticat nekam, pat avīžniecībai. Šī leģenda, kā jūs droši vien atceraties, ir saistīta ar vismelnāko notikumu Anglijas vēsturē – Overbija noindēšanu, kurā vainojams bija tas pesteļnieks Francis Howards un diezgan neizprotamajām šausmām, kuras piespieda karali apžēlot slepkavas. Tika uzskatīts, ka te ir bijusi darīšana ar burvestību. Klīst nostāsts, ka viens no kalpotājiem pats legas caurumu noklausījies sarunu starp karali un karru, dabūja izzināt patiesību un pie durvīm pieliktā auss, kāpēc burju mājiena kļūsi liela un šausmonīga. Tik briesmīgs bijis dzirdētais noslēpums. Un, kaut arī viņš bagātīgi apdāvināts ar zemes gabaliem un zeltu un padarīts par hercogu dzimtas ciltstēvu, burvju auss joprojām parādoties šajā ģimenē. Nu, ja jūs gan neticat melnē maģijai, bet, ja arī ticētu, tad tik un tā neliktu savā avīzē, ja jūsu redakcijā notiktu brīnums, jūs pacenstos to noklusēt, tāpēc, ka tagad daudzi bīskapi ir agnostiķi, bet ne jau tas ir galvenais. Galvenais ir tas, ka Eksmūru ģimenē patiešām notiek kaut kas nelāks. Man liekas, kaut kas pavisam dabisks un tomēr pavisam neparasts. Un man šķiet, ka tur tomēr ir iejaukta auss.
Varbūt tas simbols vai maldi, vai kāda kaite, vai kas cits. Kāds cits nostāsts svēstīja, ka pēc Džeimsa pirmā bruņinieki sākuši nēsāt garus matus tikai tādēļ, lai noslēptu pirmā lorda Eksmūra ausi. Arī tas bez šaubām nav nekas cits kā izdomājums. Es vēršu jūsu uzmanību uz to, lūk, kāpēc. Man šķiet, ka mēs kļūdāmies, uzbrukdami aristokrātiem tikai tāpēc, ka viņi dzer šampanieti un nēsā briljantus. Vairums cilvēku drīzāk apbrīnos smalkos kungus par viņu prasmi baudīt dzīvi, bet es uzskatu, ka mēs no pārāk daudz kā atsakāmies, piekrisdami, ka piederība pie aristokrātijas padarījusi laimīgus kaut vai pašus aristokrātus. Es piedāvāju rakstu ciklus, kuros būs parādīts, cik drūms, cik necilvēcīgs un gluži velnišķīgs gars un gaisotne valda dažos no šiem lielajiem namiem. Piemēru ir bez sava gala, bet sākumam labāku par eiru ausi jūs neizdomāsit. Domāju, ka nedēļas beigās varēšu jums atklāt visu patiesību par to. Vienmēr jūsu Francis Fins. Misters Nats brīdi domāja, blensdams uz savu kreiso zābaku. Tad teica stingrā, skaļā un galīgi nedzīvā balsī, uzsvērdams katru zilbi. Miss Bārlova, lūdzu, uzrakstiet vēstuli misteram Finam. Dārgais Fin, es domāju, ka tas ies. Manuskriptam jābūt pie mums sestdien dienā, jūsu Nats. Šo izmeklēto vēstījumu viņš izrunāja kā vienu vārdu, un Miss Bārlova to arī nodrukāja, it kā tas būtu viens vārds. Tad viņš paņēma citu sleju sloksni un zilu zīmuli, un vārdu pārdabisks nomainīja ar vārdu brīnumains, bet vārdu nošauti ar vārdu represēti. Ar tādu patīkamu un derīgu nodarbošanos misters Nats priecēja sevi līdz nākamajai sestdienai, kad viņš atradās pie tā paša galda, diktējot tai pašai mašīnrakstītājai un ar to pašu zilo zīmuli, apstrādājot pirmo rakstu no mistera Fina iecerētā atmaskojumu cikla. Sākumā, īpaši neizvēloties vārdus, bija šausmīgi augstmaņi un viņu velnišķīgie noslēpumi. Tas bija uzrakstīts lieliskā angļu valodā, kaut arī diezgan spēcīgos izteicienos, tomēr redaktors kā parasti bija uzdevis kādam saskaldīt tekstu īsos fragmentos ar tādiem spilgtiem apakšvirsrakstiem kā Pēru kundze un Indes, baismīgā auss, eiri savā eirijā un tā joprojām 100 dažādos veidos. Tad nāca leģenda par ausi, izklāstīta sīkāk nekā Fina pirmajā vēstulē, bet pēc tam viņa pēdējo atklājumu saturs. Lūk, ko viņš rakstīja. Es zinu, ka žurnālisti mēdz likt stāsta beigas sākumā un pārvērst tās par virsrakstu. Es zinu, kā vīžnieki ļoti bieži paziņo, ka Lords Džons ir miris, cilvēkiem, kam savu mūžu nav bijis nejausmas par tāda Lorda Džonsa eksistenci. Jūsu korespondents uzskata, ka šim, tāpat kā daudziem citiem avīžniecības paņēmieniem, nav nekā kopīga ar labu avīžniecību un ka avīzei The Daily Reformer šajā gadījumā būtu jārāda labāks paraugs. Autors ir nodomājis izklāstīt notikumus secīgi soli pa solim. Viņš sauks īstajos vārdos darbojošās personas, no kurām daudzas ir gatavas apstiprināt stāsta patiesīgumu. Kas attiecas uz virsrakstiem, uz sensacionālajiem vispārinājumiem, tad tie nāks pašās beigās. Es gāju pa kājceliņu cauri kādam privātam angļu dārzam, Devonšīrā, kas ar savu izskatu lika domāt par Devonšīras sidru un negaidot nonācu tieši tādā vietā, par kādu domājot bija rosinājusi taka. Tas bija garš zemes krogs, ko īstenībā veidoja kotedžas un divas klētis zem viena salmu jumta, kurš atgādināja kopš aizvēsturiskiem laikiem augušus brūnus matus ar sirmām cirtām. Izkārtne pie durvīm vēstīja, ka tas ir zilais pūķis, bet zem izkārtnes stāvēja garš lauku galds, kādi parasti stāvēja brīvo angļu krogu priekšā, kamēr atturībnieki kopā ar alderiem nebija pazudinājuši brīvību.
un pie šī galda sēdēja 3 vīri, kas varēja būt dzīvojuši pirms kādiem 100 gadiem. Tagad, kad esmu tuvāk iepazinies ar viņiem, man nav grūti tikt skaidrībā par saviem iespaidiem, bet toreiz viņi izskatījās pēc 3 pilnīgi taustāmiem spokiem. Centrālā figūra šajā grupā gan pēc izmēriem visās 3 dimensijās, gan pēc vietas pašā galda vidū, kur viņš sēdēja ar seju pret mani, bija garš, tukls vīrietis, ģērbies viscaur melnās drānās, ar sārtu, pat apoplektisku seju, atplicinātu pieri un raizīgi sarauktām uzacīm. Paskaties uz viņu vērīgāk, es pat lāga nevarēju saprast, kas manī rosinājis domu par senatni, ja nu vienīgi viņa baltās mācītāja apkaklītes vecmodīgais piegriezums un dziļās grumbas pierē. Vieglāk nebija aprakstīt iespaidu, ko atstāja galda labajā galā sēdošais cilvēks, kurš, taisnību sakot, ne ar ko neatšķīrās no ik uz soļa sastopamiem cilvēkiem. Apaļa galva, tumši mati un īss strups deguns. Taču arī viņš bija ģērbts melnajā garīdznieka tērpā, tiesa gan labākā piegriezumā. Tikai ieraudzījis viņam blakus uz galda cepuri ar platām izlocītām malām, es sapratu, kāpēc šis cilvēks manā uztverē bija saistījies ar kaut ko senatnīgu. Viņš bija Romas katoļu garīdznieks. Iespējams, ka dīvainā iespaida galvenais cēlonis bija 3. Galda pretējā galā sēdošais cilvēks, kaut arī viņš bija smalkākas miesas būves un nevērīgā ģērbies. Tievos un garos locekļus sedza, es varētu teikt, arī apņēma, ļoti šauras piedruknes un bikses. Iegarenā dzeltenīgā seja ar ērgļa degunu likās jo drūmāka tāpēc, ka iekritušos vaigus ietvēra ar kaklu lakatu apsieta vecmodīga apkaklīte. Kastaņbrūnajiem matiem bija neparasti palsa rūzgana nokrāsa, tāpēc apvienojumā ar dzelteno seju tie drīzāk izskatījās sarkanviolēti nekā rudi. Šī neuzkrītošā, tomēr neparastā krāsa vēl vairāk dūrās acīs tāpēc, ka mati bija gandrīz nedabiski biezi un sprogaini un auga neapgriezti. Bet, visu pārdomājis, es liecos domāt, ka pašu pirmo veclaicīguma iespaidu man radījušas vecmodīgās augstās vīna glāzes, 1 vai 2 citroni un 2 garās māla pīpes. Un varbūt arī tālu pagātni saistītais uzdevums, ar kuru es te biju ieradies. Tā kā es biju rūdīts, reportieris un kroks acīm redzots bija atvērts apmeklētājiem, tad man nevajadzēja sevišķi daudz nekaunības, lai apsēstos pie garā galda un pasūtītu sidru. Resnais vīrs melnajās drānās likās esam ļoti zinošs, īpaši vietējās vēstures jautājumos, bet mazais melnajās drānās ģērbtais, kaut arī runāja krietni mazāk, pārsteidza mani ar vēl plašāku redzesloku. Mēs visi iesaistījāmies sarunā, bet 3. no viņiem, vecais džentelmenis šaurajās biksēs, likās diezgan atturīgs un augstprātīgs, iekams es nebiju ieminējies par Eksmūras hercogu un viņa senčiem. Es spriedu, ka šī tēma mazliet mulsina abus manus sarunas biedrus. Toties 3. tā uzreiz atraisīja mēli. Atturīgi un īpatnējā izrunā, kā jau augsti izglītot džentelmenis, pa starpām izspūzdams dūmus no savas garās pīpes, viņš stāstīja man visšausmīgākās lietas, par kādām es jebkad savā mūžā biju dzirdējis. Kā viens no eiriem kādreiz pakāris savu miesīgu tēvu, ka cits piesējis savu sievu pie ratiem un, pērdams ar pārtagu, vilcis cauri ciemam. Kā vēl kāds cits aizdedzinājis baznīcu, kas bijusi pilna ar bērniem un tā tālāk. Daži no šiem stāstiem patiešām nebija piemēroti publicēšanai. Tādi kā stāsts par sārtajām mūķenēm, pretīgais stāsts par plankumaino suni vai stāsts par to, kas noticis akmeņlaustuvēs. Un šis cilvēks, malkodams vīnu no augstās, tievās glāzes, ļāva asiņainajiem un bezdievīgajiem stāstiem nākt pār plānajām aristokrātiskajām lūpām, kas nepauda neko citu kā vienīgi klīrību. Es ievēroju,
ka man pretī sēdošais resnais vīrietis mēģina kaut kā apstādināt runātāju, taču, acīm redzot, izjustams dziļu cieņu pret veco džentelmeni, neuzdrošinājās asi aprot viņu. Turpretī mazais garīdznieks otrajā galā, kaut arī brīvs no bailēm un mulsas, stīvu skatienu vērās galdā, un radās iespējas, ka stāstītais viņu dziļi sāpina, un tas arī bija gluži saprotams. Jums, kā liekas, nevisai patīk Eksmūru raduraksti, es teicu stāstītājam. Viņš brīdi skatījās uz mani, joprojām klīrīgi sakniebis nobālušās lūpas, tad tiešām sadauzīja pret galdu savu garo pīpi un glāzi un piecēlās. Īsts džentilmenis ar sātaniski kaismīgu temperamentu. Šie džentilmeņi, viņš sacīja, jums pateiks, vai man ir iemesls jūsmot par viņu radurakstiem. Eirulās kopš seniem laikiem smagi gūstas uz šo novadu, un daudz ir cietuši no tā. Viņi zina, ka neviens nav cietis tik daudz kā es. To teikdams, viņš ar papēdi paberza zemē nokritušo stikla skrambu un nozuda zaļajā krēslā starp mirgojošajām ābelēm. Ārkārtīgi jocīgs vecs džentelmenis, ārkārtīgi jocīgs vecs džentelmenis, es uzrunāju palikušos. Vai jūs gadījumā nezināt, ko viņam nodarījusi Eksmūru ģimene? Kas viņš tāds ir? Resnais melnajās drānās blenzo uz mani kā strupceļā iedzīts vērsis. Viņš acīm redzot uzreiz nesaprata manu jautājumu. Beidzot viņš teica, vai tad jūs nezināt, kas viņš ir? Es no jauna apstiprināju, ka nezinu, un atkal iestājas klusums. Beidzot mazais garīdznieks, aizvien vēl nepaceldams acis no galda, paskaidroja. Tas ir hercogs Eksmūrs. Un, iekams es biju paguvis sakārtot domas, viņš tikpat mierīgi, it kā nolikdams visu savā vietā, piebilda. Bet tas ir mans draugs doktors Mails, hercoga bibliotekārs. Mani sauc Brauns. Bet es stostīgi teicu, ja viņš ir hercogs, kāpēc viņš tā lād visus savus senčus? Viņš acīm redzot tic, atbildēja garīdznieks vārdā Brauns, ka viņu nospiež mantojuma lāsts. Pēc tam garīdznieks bez kāda sakara piemitināja. Tāpēc arī viņš nesā parūku. Tikai pēc kāda brīža šo vārdu jēga nonāca līdz manai apziņai. Vai tiešām runa ir par to pasaciņu, par fantastisko ausi? Es jautāju. Protams, es esmu par to dzirdējis, taču tiem noteikti jābūt kādiem māņiem un izdomājumiem, kam pamatā kaut kas daudz vienkāršāks. Dažreiz man ienāk prātā, ka tā ir brīva fantāzija par vienu no tiem asins stāstiem. 16. gadsimtā, piemēram, noziedzniekiem grieztas no stausis. Man šķiet, ka tas nav galvenais, domīgi atbildēja mazais garīdznieks. Tas nerunā pretī zinātnei vai dabas likumiem, ka ģimenē bieži atkārtojas viena un tā pati kroplība, kad, piemēram, viena auss ir lielāka par otru. Bibliotekārs bija apņēmis lielo kailo galvu ar lielajām sarkanajām rokām kā cilvēks, kas pūlas izprātot, kāds ir viņa pienākums. Nē, viņš izdves ar smagu nopūtu. Jūs tomēr nodarat pāri šim cilvēkam. Saprotiet, jau, man nav nekāda pamata viņu aizstāvēt, vai vismaz palikt uzticīgam viņa interesēm. Pret mani viņš ir bijis tāds pats tirāns kā pret citiem. Nedomājiet, ka tāpēc, ka viņš tā vienkārši sēdēja ar mums, viņš vairs nav īsts lords šā vārda sliktākajā nozīmē. Viņš pasauks kalpu, kas atrodas jūdzi tālāk un liks viņam pašķindināt zvaniņu, kurš karājas kādu soli no viņa paša, lai otrs kalps, kas atrodas 3 jūdžu attālumā, atnestu sērkociņus, līdz kuriem viņam būtu jāpasper 3 soļi. Viņam ir vajadzīgs sulēnis, kas nes viņa spieķi, un pakalpiņš, kas operā tur viņam binokli. Toties nav vajadzīgs kambarsulēnis, kas tīra viņa drēbes. Apbrīnojamīgi kokaini iestrapināja garīdznieks, tāpēc, ka kambarsulēnim varētu ienākt prātā patīrīt arī viņa parūku. Bibliotekārs pagriezās pret viņu un šķita, ka viņš ir aizmirsis manu klātbūtni. Viņš bija dziļi aizkustināts un, kā man likās, vīna sakarsēts. Nezinu, no kā jūs to esat uzzinājis, tēv Braun, viņš teica,
Bet jums ir taisnība. Viņš ļauj citiem darīt visu savā vietā, tikai ģērbjas pats, un to viņš patstāvīgi dara pilnīgā vienatnē. Katrs, kas pagadījies viņa ģērbistabas durvju tūmā, tiek padzīts no mājas bez kādām rekomendācijām. Izskatās tāds nepatīkams večuks, es piezīmēju. Nekā nebija, vienkārši atbildēja doktors Mails. Un tomēr es palieku pie tā, ka jūs esat netaisni pret viņu. Džentlmeņi, hercogu tik tiešām nomāc nu pat minētā lāsta rūgtums. Ar patiesu kaunu un šaušalām viņš slēp zem sarkanviolētās parūkas kaut ko tādu, ko ieraugot pēc viņa domām, cilvēce varētu aiziet bojā. Es zinu, ka tas tā ir, un zinu arī to, ka tā nav vienkārša noziedznieka zīme vai iedzimta vaipstu nesamērība. Es zinu, ka tas ir kaut kas vēl ļaunāks. To man pastāstīja cilvēks, kas pats savām acīm redzējis ainu, kuru nav iespējams izdomāt. Kad par jebkuru no mums drosmīgāks cilvēks mēģinājis atminēt noslēpumu un bailēs aizbēdzis prom. Es pavēru muti, bet Mails runāja tālāk, joprojām aizsedzis ar plaukstām seju un aizmirsis manu klātbūtni. Varu pastāstīt jums par to tēvu, tāpēc, ka tā nabaga hercogam būs drīzāk aizstāvība nekā nodevība. Vai jums nekad nav gadījies dzirdēt par tiem laikiem, kad viņš gandrīz vai pazaudēja visus savus īpašumus? Garīdznieks papurināja galvu, un bibliotēkārs izstāstīja notikumu, ko bija dzirdējis no sava priekšteča, kas bija viņa patrons un skolotājs un kuram, cik varēja spriest, viņš ticēja bez kādām ierunām. Sākumā tās bija diezgan neparasts stāsts par senas dzimtas sairuma un par ģimenes advokātu. Šim advokātam tomēr pieticis prāta krāpt godīgi, ja jūs saprotat, ko es ar to gribu teikt. Advokāts nevis rīkojies ar viņam uzticētajām summām, bet gan izmantojis hercoga neapdomību, lai ievilinātu ģimeni finansu lamatās, un hercogs būtu spiests sadot viņam šīs summas pavisam. Advokāta vārds bijis Aizegs Grīns, bet hercogs viņu vienmēr saucis par Eliju, laikam tāpēc, ka šis cilvēks bijis pilnīgs plikgalvis, kaut arī ne vairāk kā 30 gadus vecs. Viņš ļoti strauji kāpis uz augšu, sākdams gan ar ļoti netīrām lietām. Vispirms bijis špiks, jeb ziņu pienesējs, tad augļotājs, bet kļuvis par eiru juristu, bijis, kā jau minēju, pietiekami prātīgs un stingri ievērojis formalitātes. Iekams nav bijis gatavs izšķirošajam triecienam. To viņš devis pusdienu laikā. Vecais bibliotekārs stāstīja, ka viņš nekad neaizmirsīšot, kā mirdzējušas lustras un karafes, kad mazais advokātiņš ar parasto smaidu uz lūpām ierosinājis, lai vecais muižnieks atdot viņam pusi savu īpašumu. To, kas noticis pēc tam, nav bijis iespējams neredzēt. Hercogs nāves klusumā paķēris karafi un gāzis ar to advokātam pa pliko pauri tikpat negaidīti, kā šodien dārzās sasistis glāzi. Advokātam galvā parādījusies 3-stūraina brūce, acu izteiksme pārvērtusies, bet smaids palicis tāds pats. Viņš grīļodamies piecēlies kājās un gāzis pretī, kā jau bijis sagaidāms no tāda cilvēka. Tas man iepriecina, viņš teicis, jo tagad es varu dabūt pilnīgi visu jūsu īpašumu. To man atdos likums. Eksmūra seja kļūsi pelnu pelēka, bet acis vēl aizvien zvērojušas. Likums gan jums to atdos, viņš teicis, bet jūs to nedabūsit. Kāpēc? Tāpēc, ka tas man būtu gals, un ja jūs sadomāsiet ņemt šo īpašumu, es noņemšu savu parūku. Ak, jūs, nožēlojamā izplūkātā vista, jūsu pliko pauri var redzēt katrs, bet katram, kas ieraudzīs manējo, būs beigas. Varat sacīt, ko gribat, un saprast to, kā jums tīk, bet Mals apzvēr, ka tā tiešām ir bijis. Advokāts brīdi stāvēja, skratīdams gaisā sažņauktās dūres, tad vienkārši izskrējis no istabas un nekad vairs nav rādījies tajā pusē. Un kopš tā laika Eksmūrs esot iedvesis ļaudīm bailes vairāk kā burvis, nevis kā muižnieks un miertiesnesis.
Doktora Māla stāstījumu papildināja nevaldāmi teatrāli žesti, un viņa vārdos ieliktā kaisme man likās vismaz fanātiska. Es biju pilnīgi pārliecināts, ka viss dzirdētais ir tikai veca lielībnieka un pļāpas izdomājums. Bet, iekams noslēdzu šo savu stāstījumu daļu, pienākums pret doktoru Mālu prasa atzīmēt, ka jau pēc pirmās ziņu ievākšanas viņa stāsts apstiprinājās. No ciema vecā aptiekņa dabūju zināt, ka vienu nakti pie viņa ieradiets kāds plikpauris melnā frakā stādījies priekšā kā grīns un lūdzis uzlikt plāksteri 3-stūrainai brūcei pierē. Savukārt no tiesu protokoliem un vecām avīzēm esmu uzzinājis, ka kaut kāds grīns draudējis ar prāvu Eksmūras hercogam, un galu galā prāva arī sākusies. Misters Nats, avīzes The Daily Reformer redaktors, uzšņāpa manuskripta pirmajā lapusē dažus augstākajā mērā nesakarīgus vārdus, salika malās dažādas visaugstākajā mērā mistiskas zīmes un savā skaļajā vienmuļajā balsī uzrunāja Miss Bārlovu. Uzrakstiet vēstuli misteram Finam. Dārgais Fin, jūsu manuskripts derēs, tikai man vajadzēja to sadalīt rindkopās ar apakšvirsrakstiem. Bez tam mūsu publika nemūžam necietīs stāst tā katoļu garīdznieku. Ir jāņem vērā priekšpilsētu noskaņojums. Es viņu pārlaboju par misteru Braunu, spirituālistu, jūsu Nats. Pēc dažām dienām darbīgais un prātīgais redaktors bija redzams cītīgi pētām tālāk mistera Fina stāstu par augstākās sabiedrības noslēpumiem, un viņa zilās acis lasot kļuva aizvien platākas. Manuskripts sākās ar šādiem vārdiem. Esmu izdarījis pārsteidzošu atklājumu. Droši atzīstos, ka tas bija kaut kas pavisam negaidīts, un publikai tā būs satriecoša sensācija. Uzdrošinos bez iedomības apgalvot, ka to, ko es pat labam rakstu, lasīs visā Eiropā un, protams, arī visā Amerikā un kolonijās. Bet es uzzināju to pie šā paša mazā koka galdiņa, šajā pašā nelielajā ābeļdārzā. Par šo atklājumu esmu pateicību parādā mazajam garīdzniekam Braunam. Viņš ir neparasts cilvēks. Resnais bibliotekārs bija aizgājis prom no galda, varbūt nokaunējies par savu pļāpību, varbūt nobažījies par uzbudinājumu, kādā bija pazudis viņa noslēpumainais saimnieks. Lai būtu kā būdams, viņš smagiem soļiem sekoja hercogam un izgaisa starp kokiem. Tēvs Brauns bija paņēmis no galda citronu un ar neizprotamu tīksmi to aplūkoja. Cik skaista krāsa tādam citronam, viņš teica. Viena lieta, kas man nepatīk hercoga parūkā, tā ir krāsa. Es liekas, jūs nevisai saprotu, es atbildēju. Uzdrošinos teikt, ka viņam ir zināms pamats slēpt ausis. Tāpat kā bija valdniekam Midam. Garīdznieks turpināja jautāt vientiesībā, ka šajos apstākļos gan izklausījās diezgan viegprātīgi. Es labi saprotu, ka daudz patīkamāk ir slēpt tās zem matiem nekā zem vara plāksnēm vai ādas uzaušiem. Bet ja viņš grib nēsāt matus, kāpēc viņš nerūpējas, lai tie arī izskatītos pēc matiem? Pasaulē nevienam nekad nav bijuši tādas krāsas mati. Šī parūka vairāk atgādina saulriet apspīdētu mākoni, kas parādās starp kokiem. Kāpēc viņš neslēpj šo savas dzimtas lāstu labāk, ja viņam tiešām ir kauns par to? Gribat, lai es jums pasaku? Tāpēc, ka viņš par to nemaz nekaunās. Viņš ar to lepojas. Grūti ir lepoties ar tik riebīgu parūku un tik riebīgu notikumu, es teicu. Atkarībā no tā, atteica dīvainais mazais cilvēciņš. Kā izturas pret šādām lietām? Es nedomāju, ka jums piemistu vairāk snobisma vai slimīga aizdomīguma nekā mums pārējiem. Bet vai jums nav neskaidra sajūta, ka tāds sens dzimtas lāsts nav nemaz tik slikta lieta? Vai jums būtu kauns, vai jūs neizjustu lepnumu, ja briesmīgo Glemisu mantinieks nosauktu jūs par savu draugu, vai arī, ja Baironu ģimene būtu uzticējusi jums vienīgajam savas dzimtas vēlnišķīgās avantūras? Netiesājiet tik bargi aristokrātus, ja viņi ir tik vāji, cik vāji būtu mēs paši, un ja viņi ir tādi snobi attiecībā paši pret savām bēdām. Nu dien, es iesaucos, tā ir svēta patiesība.
Manas mātes ģimenē bija nāves feja, un, es atzīšos, grūtos brīžos tas bieži bija mans mierinājums. Un padomājiet, viņš turpināja, kādas asins un indes straumes šļācās no viņa plānajām lūpām, līdz ko jūs ieminējāties par viņa senčiem. Kāpēc viņam jāstāsta katram pretīmnācējam par visām šīm šausmām, ja viņš ar tām nelepojas? Viņš neslēp to, ka nesā parūku. Viņš neslēp savu izcelsmi. Viņš neslēp savas dzimtas lāstu. Viņš neslēp savas dzimtas noziegumus, bet... Mazā cilvēciņa balss pārvērtās tik negaidīti, viņš sažņaudza dūres tik strauji, un viņa acis, kā uzmodinātai pūcei, tik ātri kļuva platākas un spožākas, ka radās iespējas, it kā uz galda pēkšņi būtu sprāgusi neliela bumba. Bet, viņš nobeidza, hercogs patiešām tur noslēpumā savu toleti. Manu nervu sasprindzināms šajā brīdī sasniedza kulmināciju. Tāpēc, kā aiz mājas stūra starp mirgojošiem kokiem bibliotekāra pavadībā atkal klusi parādījās hercogs. Viņš nāca nedzirdamiem soļiem ar savu saulrieta krāsas parūku galvā. Pirms viņš bija pienācis tik tū, lai sadzirdētu mūsu vārdus, tēvs Brauns pavisam mierīgi piebilda. Kāpēc tad viņš tās sargā savas sarkanviolētās parūkas noslēpumu? Tāpēc, ka tas nemaz nav tāds noslēpums, kādu mēs iedomājamies. Hercogs pagriezās gar stūri un ar sev piemītošu cieņu atkal apsēdās savā vietā galda galā. Bibliotekārs apjukumā palika mīņājamies uz vietas kā liels lācis uz pakaļkājām. Hercogs nopietni uzrunāja mazo garīdznieku. Tev, Braunu, viņš teica, doktors Māls paziņoja man, ka jūs esot atbraucis uz šejieni, lai lūgtu man kaut ko. Es vairs neturos pie savu tēvu reliģiskajiem uzskatiem, bet to vārdā un mūsu kādreizējās pazīšanās vārdā esmu gatavs jūs uzklausīt. Taču es noprotu, ka jūs labprātāk runātu zem 4 acīm. Tas, kas bija palicis manī no džentlmeņa, lika man piecelties, bet tas, ko es esmu ieguvis kā žurnālists, lika man stāvēt mierīgi. Bet šis stingums vēl nebija pārgājis, kad garīdznieks ar strauju žestu aizkavēja mani. Ja jūsu gaišībai, viņš teica, labpatiks uzklausīt manu lūgumu, un ja esmu saglabājis tiesības dot jums padomu, es neatlaidīgi lūgtu, lai mūsu sarunā būtu klāt pēc iespējas vairāk cilvēku. Šajā novadā es viscaur sastopu 100 cilvēku, pat savas ticības piekritēju, kuri iztēli samaitājusi māņticība, un es ļoti lūdzu darīt tai galu. Es gribētu, lai visa Devonšīra redz, kā jūs to izdarāt. Ko lai es izdaru? Jautāja hercogs, uzraudams uz acis. Noņemiet savu parūku, atbildēja tēvs Brauns. Hercoga sejā nesakustējas ne vaips, viņš tikai raudzījās uz lūdzēju ar stiklainu skatienu. Savu mūžu es nebiju redzējis briesmīgāku izteiksmi. Es pamanīju, ka bibliotekāra resnās kājas šūpojas zem viņa kā stumblāju atspulgi dīķī, un nekādi nevarēju izdzīt no savas galvas iedomu, ka apkārtējos kokos nedzirdami salaižas nevis putni, bet velni. Es jūs saudzēšu, teica hercogs balsī, kurā skanēja pārcilvēciska žēlsirdība. Es noraidu jūsu lūgumu, ja es kaut ar visniecīgāko mājienu ļautu jums noprast, kāda šausmu nasta man jānes vienam pašam, jūs vaimanādams gulētu pie manām kājām un lūgtu neatklāt visu pārējo. Es jūs pasargāšu no tā. Jūs neizlasīsiet pat pirmo burtu no tā, kas rakstīts uz nezināmā dieva altāra. Es pazīstu šo nezināmo dievu, atteica mazais garīdznieks ar neapzināti cēlu pārliecību, kas slējās kā granīta klints. Es zinu viņa vārdu. Tas ir Sātans. Īstais dievs ir dzimis no miesas un dzīvoja mūsu vidū. Un es jums saku, lai kur jūs sastaptu cilvēkus, ko vada tikai noslēpums, tas ir nekrietnības noslēpums. Ja velns mēģina jums iestāstīt, ka kaut kas ir pārāk briesmīgs, lai uz to skatītos, paskatieties uz to. Ja viņš mēģina iestāstīt, ka kaut kas ir pārāk briesmīgs, lai to dzirdētu, uzklausiet to.
Es lūdzu jūsu gaišību reizi par visām reizēm darīt galu šim murgam pie šā galda. Ja es to izdarīšu, klusi teica hercogs, jūs līdz ar visu, kam jūs ticat un ar ko dzīvojat, nodarbēsiet un aiziesiet bojā. Jums būs atvēlēts mirklis, lai pirms miršanas iepazītu lielo neko. Krustā sistais Kristus, lai pasargā mūs no šā ļaunuma, teica tēvs Brauns. Noņemiet parūku. Nevaldāmā satraukumā es atspiedos pret galdu. Klausoties šajā neparastajā divkaujā, man prātā bija ienākusi kāda līdz galam neapzināta doma. Jūsu gaišība, jūs pūšat miglu acīs, ņemiet nost parūku, citādi es to nositīšu jums no galvas. Mani droši vien varēja iesūdzēt tiesā par vardarbības draudiem, tomēr biju priecīgs, ka rīkojos tieši tā. Kad viņš tajā pašā akmeņainajā balsī atkārtoja, es atsakos to darīt, es gluži vienkārši klupu viņam virsū. Nemazāk kā 3 garas minūtes hercogs pretojās man tik sīksti, it kā visi elles spēki viņam palīdzētu. Bet es lauzu atpakaļ viņa galvu tikmēr, kamēr matainā cepure nokrita no tās. Atzīšos, ka šajā cīniņa mirklī es aizvēru acis. Es attapos, izdzirdējis iekliedzamies smailu, kas bija pieskrējis klāt hercogam. Mēs abi noliecāmies par viņa kailo galvu, ko vairs nesedza parūka. Klusumu pārtrauca bibliotekārs iesaugdamies. Ko tas nozīmē? Šim cilvēkam taču nekas nav slēpjams. Viņam ir gluži tādas pašas ausis kā visiem. Jā, teica tēvs Brauns, tas jau arī viņam bija jāslēpj. Garīdznieks piegāja cieši klāt hercogam, bet, lai cik dīvaini tas bija, pat nepaskatījās uz viņa ausīm. Ar gandrīz komisku nopietnību viņš raudzījās uz hercoga kailo pieri, tad norādīja uz sen sadzījušo, bet vēl saredzamo 3-stūraino rētu. Misters Grīns, viņš pieklājīgi sacīja, cik es saprotu, tomēr ir dabūjis pilnīgi visu hercoga īpašumu. Bet tagad atļaujiet man pateikt The Daily Reformer lasītājiem, ko es uzskatu par pašu zīmīgāko visā šajā lietā. Šī pārvērtību aina, kas jums savā neapvaldītajā fantāzijā un krāsainībā var likties kā persiešu pasaka, no paša sākuma, izņemot manu vardarbīgo rīcību, ir bijusi pilnīgi likumīga un formāli nevainojama. Šis cilvēks ar neparasto rētu un parastajām ausīm nav viltvārdis, kaut arī zināmā mērā. Viņš nesā svešu parūku un pretendē uz svešām ausīm, viņš nav piesavinājies savu svešu titulu. Viņš patiešām un neapstrīdam ir hercogs Eksmūrs. Lūk, kā tas noticis. Vecajam hercogam patiešām bijusi neliela auss deformācija, kas patiešām bijusi zināmā mērā iedzimta. Viņš to patiešām sāpīgi pārdzīvoja un pilnīgi iespējams, ka viņš to nosaucis par lāstu tās trakās scēnas laikā. Tāda bez šaubām ir bijusi. Kad viņš iezvēlis Grīnam ar karafi, taču šī plēšanās beigusies pavisam citādi nekā stāsta. Grīns ierosinājis prasību un ieguvis hercoga īpašumu. Par nabagu padarītais augsmanis nošāvies, neatstājot pēcnācējus. Pēc pienācīga laika sprīža skaistā Anglijas valdība atdzīvinājusi izdzisušo Eksmūru dzimtu un, kā jau pieņemts, piešķīrusi šo seno titulu vissvarīgākai personai, kuras rokās nonācis Eksmūru īpašums. Šis cilvēks izmantojis viduslaiku fabulas, iespējams, ka savas snobad vēseles dziļumos viņš apskaudis un apbrīnojis šo dzimtu. Tā nu tūkstošiem trūcīgu angļu liek drebēt noslēpumainā tinies virssaitis, kuru spiež sens lāsts un rotā ļaunu zvaigžņu kronis, taču īstenībā viņiem liek drebēt vazzaņķis, kurš pirms nepilniem 12 gadiem bijis tenku vācele un augļotājs. Es domāju, ka tas ir ļoti tipisks gadījums mūsu aristokrātijai, kāda tā ir pat labam un kāda būs līdz tam laikam, kad Dievs mums atsūtīs drosmīgākus cilvēkus. Misters Nats nolika manuskriptu uz galda un neparasti asi uzsauca. Miss Bārlova, lūdzu uzrakstiet vēstuli misteram Finam. Dārgais Fin, jūs laikam esat jucis, mēs nedrīkstam ķerties tam klāt. Man bija vajadzīgi vampīri, nelāgie vecie laiki un aristokrātija kopā ar māņticību.
Tādas lietas patīk, bet jums ir jāsaprot, ka eksmūri mums to nekad nepiedos. Un es gribētu zināt, ko teiks mūsējie. Sers Saimons taču ir eksmūru lielākais draugs, un tāds notikums pazudinās eiru radiniekus, kas mūs atbalsta Bretfordā. Turklāt vecais Ziepjūdens jau tā bija noskaities, ka nav dabūjis augstāko titulu pērn. Viņš mani atlaistu no darba pa telegrāfu, ja atkal zaudētu to mūsu neprāta dēļ. Un vai par Dafiju padomājāt? Viņš mums gatavo kolosālu rakstu ciklu, Normaņa papēdis. Bet kā viņš var rakstīt par Normani, ja šis cilvēks ir tikai advokāts? Esiet jau prātīgs, jūsu ēnats. Kamēr Miss Bārlova jautri drukāja, viņš saburzīja manuskriptu un iesvieda to papīrkurvī. Pirms tam pagūstot automātiski un vienkārši pēc paraduma aizstāt vārdu Dievs ar vārdu apstākļi. Tēva Brauna pasaka. Gleznainā pilsētvalsts Heilingvaldensteina bija viena no tām rotaļu karalistēm, no kurām vēl šobaldien sastāv Vācijas impērija. Tā bija nonākusi Prūsijas kundzībā diezgan vēlu. Labija 50 gadus pirms tās jaukās vasaras dienas, kad Flambo un tēvs Brauns sēdēja šejienes parkā un dzēra šejienes alu. Kā izrietēs no tālāk teiktām, vēl pavisam nesen te nebija trūcis ne karu, ne ātrās tiesas spriešanas. Bet tikai uzmetot skatienu pilsētai, nevilšus radās bērnišķīguma iespaids, kas Vācijā ir visburvīgākais. Šīs mazās, it kā no Ziemassvētku uzvedumiem nākušās patriarchālās monarhijas, kur karalis liekas tik ģimenisks kā pavārs. Vācu kareivi pie neskaitāmajām sargabūdām dīvainā kārtā atgādināja vācu rotaļlietas, bet asie, saules apzeltītie pils mūru robojumi drīzāk izskatījās kā apzeltītas piparkūkas. Tāpēc, ka saule ripoja pa zemes virsu. Debesīs bija tāds Berlīnes zilums, kāds derētu pašai Potsdamai, bet vēl pareizāk būtu teikt, tāds spožs zilums, kādu bērni ņem ārā no krāsu kastes. Pat koki ar vecuma rievām pelēkajos stumbros izskatījās jauni, vēl aizvien rožaino smailo pumpuru rotā un pret spilgti zilajām debesīm atgādināja neskaitāmas bērnu figūras. Par spīti ikdienišķajai ārienei un galvenokārt praktiskajam dzīves ritējumam, tēvs Brauns nebija gluži bez romantikas stīgas. Kaut arī viņš, kā daudzi bērni, parasti glabāja savus nomoda sapņus pie sevis. Šajā spirdzinoši krāsainajā, spožajā dienā, šajā pilsētā, kas bija it kā no viduslaikiem saglabājusies, viņš jutās kā pasaku valstībā nokļuvis. Viņš kā jaunākais brālis bērnišķīgi priecājās par milzīgo spieķi, kurā slēpās zobens, ko Flambo ejot nepārtraukti vicināja un kas tagad stāvēja pieslēdz pie galda blakus augstam kausam ar Minhenes alu. Savā laiskajā vieglprātībā tēvs Brauns pieķēra sevi vērojam paša nonēsāto lietus sargu, punaino un smagnējo rokturi, kas neskaidri atgādināja milža cilvēkēdāja vāli no krāsainas bilžu grāmatas. Bet viņš pats savu mūžu nebija sacerējis neko daļdarbam līdzīgu, izņemot sekojošo stāstu. Es gribētu zināt, viņš teica, vai tādā vietā kā šī tiešām būtu iespējams izbaudīt piedzīvojumus, ja kādam rastos vēlēšanās pēc tiem. Šeit lielisks fons piedzīvojumiem, bet man vienmēr ir tāda sajūta, ka kareivi metīsies virsū drosulim drīzāk ar kartona zobenu nekā ar īstiem briesmīgiem šķēpiem. Jūs maldāties, iebilda viņa draugs. Šajā vietā ne tikai cīnās ar šķēpiem, bet arī nonāvē bez jebkādiem šķēpiem, un gadās vēl ļaunāk. Ko jūs ar to gribat teikt? Jautāja tēvs Brauns. To, skanēja atbildi, ka šī ir vienīgā vieta Eiropā, kur cilvēks nošauts bez šaujamā. Tātad ar bultu no loka? Mazliet izbrīnījies, jautāja Brauns. Ar lodi galvā, atbildēja Flambo. Vai tad nezināt, kas noticis ar nelaiķi vietējo firstu? Pirms gadiem 20 tas bija viens no mīklainākajiem noslēpumiem. Jūs, protams, atcerieties,
ka pašu pirmo Bismarka apvienošanās plānu laikā šo pilsētu ar varu pievienoja Vācijas impērijai. Ar varu gan, bet nebūtu neviegli. Impērija, jeb valsts, kas gribēja kļūt par tādu, atsūtīja firstu Otto Grossenmarku valdīt impērijas interesēs. Mēs redzējām viņa portretu šejienes galerijā. Gandrīz vai glīts vecs kungs, ja nebūtu bez neviena mata un uzacīm, un viss caur krunkains kā tāds maitas putns, bet raižu viņam, kā tūlīt paskaidrošu, netrūka. Viņš bija izcili izveicīgs un veiksmīgs karavīrs, taču ar šo pilsēteli nekādi netika galā. Vairākās kaujās viņu pievarēja slavenie brāļi Arnholdi, 3 patrioti partizāni, kuriem Svinbērns veltījis dzejoli, atcerieties, vilki sermuļliņu ādās, tronī celtu vārnu bars, un krauklis par karali posts, daudz kā siseņu to rādīs, tomēr 3 tos pieveikt var. Vai kaut kas tam līdzīgs? Okupācija nekādā ziņā nebūtu bijusi sekmīga, ja viens no 3 brāļiem, Pauls, apkaunojošā kārtā, toties ļoti apņēmīgi nebūtu atteicies to visu tālāk ciest un izdot nemiernieku plānus, pazudinājis ielenktos un tādējādi nodrošinājis sev firsta Otto Kambarkunga amatu. Ludvigs, vienīgais īstais varonis no Svinbērna varoņiem, drīz krita ar šķēpu rokā pilsētas ieņemšanas laikā, bet 3. Henrichs, kurš gan nebija nodevējis, taču salīdzinājumā ar saviem enerģiskajiem brāļiem mūždien bija bijis lēnīgs un pat bikls, nošķīrās tādā kā mūka vientulībā, pievērsās kristīgajam kvietismam, kas gandrīz vai robežojās ar vēkerismu, un vairs nesagājās ar cilvēkiem, izņemot gadījumus, kad atdeva nabagiem pēdējo, kas pašam piederēja. Stāsta, ka vēl nesen viņš dažreiz sastapts tūmā, melnā apmetnī, tikpat kā akls, izpūrušiem sirmiem matiem, bet apbrīnojami rāmu vaigu. Zinu, teica tēvs Brauns, es viņu reiz redzēju. Draugs paskatījās uz viņu drusku pārsteigts. Es nezināju, ka esat te jau bijis, viņš sacīja. Varbūt jūs zināt par šo notikumu tikpat daudz, cik es, lai nu kā, bet tas ir stāsts par Arnholdiem, un viņš vienīgais no brāļiem vēl ir dzīvs. Jā, viņš pārdzīvojas arī visus pārējos šīs drāmas dalībniekus. Tātad arī Firsen ir miris. Miris, atkārtoja Flambo, un tas arī ir viss, kas par to sakāms. Saprotiet, uz mūža beigām viņam sāka niķoties nervi, kā jau tas tirāniem gadās it bieži. Viņš pastiprināja dienas un nakts apsardzi ap pili, tā ka galu galā sāka likties, ka sargbūdu ir vairāk nekā māju pilsētā, un visi aizdomīgie tika bez žēlastības nošauti. Firsts gandrīz visu laiku dzīvoja mazā istabiņā pašā neskaitāmo istabu labirinta vidū, un pat šajā būdā lika iebūvēt tādu kā kaīti vai ar tēraudu apšūtu trauku skapi, līdzīgu seifam vai karakuģim. Daži zina stāstīt, ka savukārt tajā zem grīdas bijusi slēptuve, kur pieticis vietas tikai viņam pašam. Vārdu sakot, viņš tā baidījies no kapa, ka bijis gatavs līst tieši tādā pašā kapa bedrē. Bet arī tas vēl nav viss. Valdījusi pārliecība, ka kopš sacelšanās, apspiešanas visi iedzīvotāji ir atbruņoti, bet to pieprasīs, ko valdnieki reti kad dara, pilnīgu un galīgu atbruņošanos. Mazajā pavalstiņā to ar sevišķu pamatīgumu un stingrību arī paveikušas labi organizētas amatpersonas, kurām pazīstams katrs kaktiņš, un, ja vien cilvēka spēks un prāts var būt par kaut ko pilnīgi pārliecināti, tad firsts Otto bijis pilnīgi pārliecināts, ka Heiling-Valdenšteinā nav iespējams ienest pat rotaļu pistoli. Cilvēka prāts nekad nevar būt drošs par kaut ko tādu, teica tēvs Brauns, vēl aizvien lūkodamies uz sarkanpumpurotajiem zariem virs galvas, kaut vai definīciju un vārdu blakus nozīmju dēļ. Kas ir ierocis? Cilvēki ir nogalinājuši ar visnevainīgākajiem maisaimniecības priekšmetiem. Ar teikannām jau nu noteikti. Varbūt arī ar teikanas sildītājiem. No otras puses, ja parādītu senajam Britam revolveri, diez vai viņš saprastu, ka tas ir ierocis. Protams, tik ilgi, kamēr uz viņu nebūtu izšauts. Varbūt kādam bija tik jauns ierocis, ka tas nemaz neizskatījās pēc šaujamā. Varbūt tas izskatījās pēc uzpirksteņa,
vai vēl pēc kā cita. Bet vai lode vispār bija kaut kāda īpaša? Neko tādu neesmu dzirdējis, atbildēja Flambo. Taču manā rīcībā ir nepilnīgas ziņas, un tās nāk tikai no mana vecā drauga Grimma. Viņš bija ļoti spējīgs detektīvs te, Vācijā, un mēģināja mani apcietināt, bet es apcietināju viņu pašu, un mēs iztērzējāmies pēc sirds patikas. Viņam te bija uzdots izmeklēt Firsta Otto slepkavību, bet es aizmirsu viņu iztaujāt par lodi. Pēc Grimma vārdiem bija tā. Flambeaus brīdi apklusa, lai vienā paņēmienā izdzertu lielo pusi gaišalu kausa, tad turpināja. Tajā vakarā Firstam it kā vajadzējis parādīties vienā no ārējām istabām, lai pieņemtu kaut kādus apmeklētājus, kurus viņš tiešām gribējis redzēt. Tie bijuši lielpratīgi ģeologi, kas atsūtīti, lai beidzot tiktu skaidrībā par izdaudzinātajiem zelta krājumiem apkārtējos kalnos, uz kuriem balstoties, tā stāstīja, mazā pilsētvalstiņa tik ilgi saglabājusi savu ietekmi un sekmīgi kārtojusi darīšanas ar kaimiņiem, kaut arī Firstam bez sava gala uzbrukuši daudz stiprāki ienaidnieki. Līdz šim laikam nekas nav atrasts, lai cik rūpīgi arī strādājuši meklētāji, kas varēja, ka varēs būt pārliecināti, ka spējas atrast rotaļu pistoli, ar smaidu sacīja tēvs Brauns. Bet kā tad ar brāli, kas kļuva par nodevēju? Vai viņam nebija nekā, ko pastāstīt Firstam? Viņš mūždien zvērēja, ka neko nezinot, atbildēja Flambo, ka tas esot vienīgais noslēpums, kuru brāļi neesot viņam izpauduši. Jāteic, ka to zināmā mērā apstiprina aprautie vārdi, kurus teicis dižais Ludvigs nāves stundā, kad viņš paskatījies uz Heinriku, bet norādījis uz Paulu un sacījis: Tu nepateici viņam, un drīz vien zaudējis runas spēju. Katrā ziņā pazīstamo Parīzes un Berlīnes ģeologu un mineralogu delegācija bija gadījumam piemērotā parādes formā, tāpēc, ka nevienam tā nepatīk greznoties ar godazīmēm kā zinātniekiem. To zina katrs, kas kaut reizi piedalījies Karaliskās akadēmijas saviesīgā vakarā. Tā bija spoža sabiedrība, bet stipri vēlu, un ne uzreiz Kambarkungs, viņa portretu jūs arī redzējāt, melnas uzacis, nopietnas acis un neko neizteicošs smaids. Tātad Kambarkungs pamanīja, es teiktu, atklāja, ka pieņemšanā ir klāt visi, izņemot pašu Firstu. Viņš pārmeklēja visas ārējās zāles, tad, atcerējies Firsta neprātīgās baiļu lēkmes, steidzās uz viņa visdziļāk paslēpto istabu. Arī tā bija tukša, bet tērauda tornīti, jeb būdu, neizdevās atvērt uzreiz. Kad būda bija vaļā, atklājās, ka arī tā ir tukša. Kambarkungs ielūkojās slēptuvē zem grīdas, kas likās dziļāka nekā parasti, un vēl vairāk atgādināja kapu, protams, no viņa viedokļa. Un šajā mirklī kaut kur no bezgalīgajām istabām un gaiteņiem atskanēja kliedzieni un ņega. Sākumā tā bija satraukta pūļa trokšņošanas sakarā ar kaut ko neticamu tālumā, varbūt pat ārpus pils. Tad tā izvērtās par pavisam tū bezjēdzīgu klaigāšanu, kas bija tik skaļa, ka varētu saprast katru vārdu, ja vien tie nesaplūstu cits ar citu. Pēc tam šaušlīgi skaidri kļuva saklausāmi vārdi, kas nāca arvien tuvāk, un beidzot istabā iedrāzās cilvēks, pavēstīdams jaunumu tik īsi, cik īsi vien tādus jaunumus mēdz pavēstīt. Otto, Heilig-Waldensteinas un Grossenmarkas Firsts gulēja biezējošā krēslā ārpus pils, rasotajā meža zālē, rokas atmetis un seju pret mēnesi pavērsis. No sadragātajiem deniņiem un žokļiem vēl grūdieniem plūda asinis, bet tās arī bija vienīgās, kas viņā vēl bija dzīvas. Viņš bija balti dzeltenajā formas stērpā, kā jau sagatavojies viesu uzņemšanai. Tikai plecelenta bija noraisīta un saburzīta mētājās blakām. Firstu nepaguva nepacelt, ka viņš jau bija miris. Bet dzīvs vai miris, viņš bija mīkla. Viņš, kas vienmēr bija slēpies savā visdrošākajā istabā, pēkšņi atradās slapjā mežā viens un neapbruņots. Kas atrada līķi? Jautāja tēvs Brauns. Kāda no galma meitenēm vārdā Hedviga von, neatceros, kā bija tālāk, atbildēja viņa draugs, kas plūkusi mežā puķis. Un saplūkusi arī, jautāja garīdznieks,
izklaidīgi skatīdamies zaru šķidrotā virs galvas. Jā, atteica Flambo, es labi atceros, ka Kambarkungs vai vecais Grims vai vēl kāds cits sacīja, cik briesmīgi tas esot bijis. Izdzirduši viņas saucienu, viņi aizskrējuši un ieraudzījuši meiteni noliekušies par tām mirstīgajām atliekām, bet rokā viņa turējusi pavasara puķes. Galvenais tomēr ir tas, ka viņš nomira nesagaidījis palīdzību, un šo jaunumu, protams, vajadzēja paziņot pilī. Radās lielāks apjukums nekā parasti tādos gadījumos. Ārzemju viesi, īpaši kalnrūpniecības speciālisti, bija pagalam apjukuši un uztraukušies, tāpat kā daudzi augsti prūšu ierēģi, un drīz kļuva skaidrs, ka bagātību meklēšanas plāns ieņem šajā notikumā daudz nozīmīgāku vietu nekā cilvēki domājuši. Speciālistiem un ierēģiem bija apsolītas lielas prēmijas un starptautiski apbalvojumi, un daži pat sprieda, ka Firsta slepenie apartamenti un stingrā apsardzība bijusi izskaidrojami nevis ar bailēm no tautas, bet drīzāk gan ar kaut kādiem noslēpumainiem pētījumiem. Vai puķēm bija garikāti? Jautāja tēvs Brauns. Flambo lielām acīm paskatījās uz viņu. Esat gan jūs dīvainis, viņš teica. Mats vecā Grimma vārdi. Viņš sacīja, ka visriebīgākais pēc viņa domām, riebīgākais par asinīm un lodēm esot bijušas tās pašas puķes ar īsajiem kātiem, noplūktas pie pašiem ziediem. Protams, teica garīdznieks, kad pieaugusi meitene parasti plūc puķes, tad viņa cenšas, lai kāti būtu garāki. Bet ja viņa norauj tikai galviņas, kā mēdz darīt bērns, liekas, ka viņš saminstinājās. Nu, skubināja Flambo. Liekas, ka viņa rāvusi puķes steigā, lai attaisnotu savu atrašanos te pēc tam, kad viņa tur jau bijusi. Es saprotu, uz kuru pusi jūs velkat, drūmi teica Flambo, taču šīs, tāpat kā visas citas aizdomas, izkliedē viens sīkums, nav ieroča. Firsts varēja būt nogalināts, kā jūs sacījāt, ar daudz ko citu, pat ar viņa ordeņa jostu, bet jums jānoskaidro nevis, kā viņš nogalināts, bet kā viņš nošauts, bet tieši to mēs nespējam noskaidrot. Meitene tika visnežēlīgākajā kārtā pārmeklēta, tāpēc, ka taisnību sakot viņu mazliet turēja aizdomās, kaut arī viņa ir vecā, ļaunā Kambarkunga Paula Arnholda māsas meita un aizbilstamā, bet meitene bija romantiskas dabas un klīda runas, ka viņa izjūt simpātijas pret savas ģimenes nedziestošo revolucionāro kaismi. Tomēr, lai cik romantisks jūs arī būtu, jūs nevarat ielaist lodi cilvēkam galvā vai žoklī, nelietojot šauteni vai pistoli. Bet pistoles nebija, kaut arī ir bijuši 2 šāvieni. Es atstāju šo mīklu jūsu ziņā, mans draugs. Kā jūs zināt, ka ir bijuši 2 šāvieni? Jautāja mazais garīdznieks. Galvā trāpījusi tikai viena lode, paskaidroja sarunu biedrs, bet otrs caurums atstāts lentē. Tēva Brauna gludā piera pēkšņi savilkās grumbās. Vai otru lodi atrada? Viņš uzstājīgi novaicāja. Flambo drusku apjuka. Es tā kā neatceros, viņš teica. Pagaidiet, iesaucās Brauns neparastā ziņkārē, aizvien stiprāk saraugdams pieri. Neuzskatiet mani par antiņu, ļaujiet man kādu brīdi to apdomāt. Lai notiek, smiedamies piekrita Flambo un iztukšoja līdz dibenam savu alus kausu. Viegla vēsma kustināja plaukstošo koku zarus un cēla gaisā baltus un rožainus mākonīšus, no kā debesis izskatījās vēl zilākas un visas dabas krāsas vēl brīnumainākas. Tie varēja būt ķerubi, kas lidoja māju uz savas debesu bērnistabas logiem. Pils vecākais tornis, Pūķa tornis, slējās ķēmīgs kā alus kauss un arī tikpat omulīgs, bet aiz tā vīdē mešs, kur gulēja Mironis. Kas tad galu galā notika ar šo Hedvigu? Beidzot iejautājās garīdznieks. Viņa apprecējās ar ģenerāli Švarcu, atbildēja Flambo. Jūs bez šaubām esat dzirdējis, ka viņš taisījis žilbinošu karjeru. Viņš izcēlies jau pirms saviem varoņdarbiem pie Sadovas un Gravelotes. Patiesībā viņš izvirzījies no ierindniekiem,
bet tas ir liels retums. Pat vismazākajā vācu tēvs Brauns pielēc augšā. Izvirzījies no ierindniekiem. Viņš iesaucās un gandrīz vai iesvilpās. Tas nu gan ir viens savāds stāsts, cik savāds cilvēka nogalināšanas paņēmiens, bet man šķiet, ka citas iespējas nebija. Ja tā padomā, kas tas par naidu tik ilgi gaidīt? Par ko jūs runājat? Jautāja Flambo. Ar kādu paņēmienu šis cilvēks nonāvēts? Viņš nonāvēts ar paša ordeņa lenti, savaldīgi atbildēja Brauns. Tad, uzklausījis Flambo iebildumus, turpināja. Jā, par lodi es zinu. Droši vien man vajadzēja teikt tā. Firss mira tāpēc, ka viņam bija ordeņa lente. Es saprotu, tas neskan tik ierasti, kā, teiksim, miris ar kādu slimību. Es domāju, sacīja Flambo, ka jums galvā rosās kāds minējums, bet izņemt lodi firstam no galvas nav joka lieta. Kā jau teicu, viņu viegli varēja nožņaukt, bet viņš ir nošauts. Kāds nošāvis ar ko? Viņš nošauts pēc paša pavēles, teica garīdznieks. Pēc jūsu domām izdarīs pašnāvību? Es neteicu, ka pēc paša gribas, iebilda tēvs Brauns. Es teicu, ka pēc paša pavēles. Nu labi, kā jūs to izskaidrosit? Tēvs Brauns iesmējās. Es te tikai atpūšos, viņš teica, un man nav nekāda izskaidrojuma. Šīs vietas tikai atgādina man pasaku un, ja gribat, es jums vienu pastāstīšu. Saldumiem līdzīgie mazie sārtie mākonīši rotāja zeltītās piparkūku pilstornīšu smailes, bet bērnišķīgie sārtie koku pumpuru pirkstiņi likās plešamies un sniedzamies pēc tiem. Zilā debesis kļuva vakari violēta, un tad tēvs Brauns negaidot atkal sāk runāt. Bija drūms vakars, no kokiem vēl pilēja lietus lāses, bet zālē jau krājās rasa, kad Firsts, Grossenmarkas, Otto steigšus iznāca pa pils sāndurvīm un raitās solī devās uz mežu. Viens no neskaitāmajiem sargiem sveicināja viņu, bet Firsts to nemanīja. Viņam labāk gribējās palikt nemanītam. Viņš bija priecīgs, kad augstie koki, pelēki jau slapji no lietus aprie viņu kā purvs. Firsts tīšuprāt bija izvēlējies sava īpašuma visklusāko nostūri, bet pat šī vieta nebija tik klusa, kā viņam gribētos. Tomēr nebija sevišķi jābaidās no uzbāzīgas vai izmanīgas izsekošanas, tāpēc, ka Firsts bija izgājis no pils pilnīgi negaidīti. Visi pilī palikušie grezni sapostie diplomāti viņu vairs galīgi neinteresēja. Firsts piepeši bija sapratis, ka var iztikt bez šiem cilvēkiem. Viņa galvenā kaislība bija nevis nāves cēlās bailes, bet gan dīvainās alkas pēc zelta. Šā leģendārā zelta dēļ viņš bija atstājis Grossenmarku un sagrābis Heiligvaldensteinu. Zelta un tikai zelta dēļ viņš bija uzpircis nodevēju un zvēriski noslapkavojis varoni. Zelta dēļ bija pratinājis un vēlreiz pratinājis nodevīgo kambarkungu, līdz beidzot bija secinājis, ka tas neko nav zinājis un patiešām runājis patiesību. Lai dabūtu šo zeltu, Firsts, kaut arī negribīgi, bija maksājis naudu un solījis maksāt vēl, cerēdams, ka dabūs vēl vairāk, un zelta dēļ viņš kā zaglis bija lietu izlavījies no pils, tāpēc, ka bija iedomājies citu iespēju iegūt sengaidīto bagātību, turklāt iegūt to palēto. Tālāk no pils, ločainās kalnu takas galā, kurp devās Firsts starp kolonnām līdzīgām klintīm, piekļāvusies kalnu korei, kas slējās pār pilsētu, bija patvērusies vientuļnieka mītne, nekas vairāk kā dzelkšņainu krūmu iežogota ala, kur jau ilgus gadus bija slēpies no pasaules trešais no slavenajiem brāļiem. Viņam nav iemesla neatklāt zelta noslēpumu, nodomāja Firsts Otto. Viņš sengadiem jau pirms nokļūšanas par askētu un atteikšanās no īpašuma un dzīves priekiem zināja, kur paslēpti dārgumi, bet nebija pūlējies tos atrast. Tiesa, viņi bija ienaidnieki, taču tagad vientuļniekam ticības dēļ nedrīkstēja būt ienaidnieku. Zināma piekāpšanās viņam, vēršanās pie viņa principiem varbūt palīdzētu izvilkt naudas noslēpumu. Neraugoties uz paša izlikto militāro posteņu tīklu, Otto nebija gļēvulis,
un viņa mantrausība katrā ziņā bija stiprāka par bailēm. Turklāt nebija arī nekāda pamata baidīties. Tā kā Otto bija drošs, ka nevienam visā viņa pavalstī nav ieroča, tad 100 vairāk viņš bija pārliecināts, ka tāda nav mazajā kalnu miteklī, kur vientuļnieks pārtiek no zālēm, dzīvo kopā ar 2 veciem neaptēstiem kalpiem un jau kuro gadu nedzird neviena cita cilvēka balsi. Ar tādu kā velnišķu smaidu Otto palūkojās lejup uz laternu apgaismotās pilsētas kvadrātveida labirintiem. Cik tālu vien varēja redzēt, tur ar šautenēm skraidīja viņa draugi, bet viņa ienaidniekiem nebija nešņauciena pulvera. Strēlnieki rindojās tik tūšai kalnu takai, ka Otto vajadzēja tikai uzsaukt, un viņi skrietu šurp, augšā, nerunājot nemaz par to, ka mežu un kalna kori ik pēc noteikta laika sprīža apstaigāja patruļas. Strēlnieki bija arī tur, aiz upes, miglas tītajos, tālumā gaistošajos mežos, tā ka ienaidnieks nevarēja iekļūt pilsētā ne pa kādiem apkārtceļiem. Bet visapkārt pilī strēlnieki stāvēja gan rietumu, gan pie austrumu vārtiem, gan pie ziemeļu, gan pie dienvidu vārtiem. Viņu ķēde apņēma pili no visām 4 pusēm. Otto jutās drošībā. Tas viņam kļuva sevišķi skaidrs, kad viņš bija sasniedzis kalna kori un ieraudzījis, cik nožēlojama ir viņa vecā ienaidnieka ligzda. Viņš stāvēja uz mazas klints platformiņas, kas 3 pusēs spēja aprāvās kraujas malā. Aizmugurē tukšoja ar zaļiem dzelkšņainiem krūmiem aizaugusi ieeja alā, tik zema, ka bija grūti noticēt, ka tajā varētu ieiet cilvēks. Priekšā bija stāva klinčaina nogāze, bet aiz tās pavērās plašs skats uz miglā tīto ieleju. Uz mazās platformiņas stāvēja vecs bronzas lasām galdiņš vai pults, kas salīkusi zem vecās vācu bībeles smaguma. Pults bronza vai varš bija kļuvis zaļš, retinātajā kalnu gaisā, un Otto uzreiz ienāca prātā domā. Pat tad, ja viņiem būtu ieroči, tie sen būtu sarūsējuši. Aiz korēm un klintīm lecošais mēnesis jau lēja pār visu mironīgu gaismu, lietus bija mitējies. Pie lasām galdiņa stāvēja ļoti vecs vīrs melnās drānās, kas krita viņam no pleciem stāvus kā apkārtējās klintis, bet baltie mati un vārgā balss likās vienādi viļņojam vējā. Viņa skatiens bija vērsts pāri ielējai. Lasīšana acīm redzot bija daļa no kaut kādas viņa ikdienišķās ceremonijas. Viņi paļaujas uz saviem zirgiem. Kungs, neparasti pieklājīgi viņu uzrunāja Heilingvaldenšteinas firsts. Es gribētu bilst jums tikai kādu vārdu. Un uz saviem kaujas ratiem tikko dzirdami turpināja Sirmgalvis, bet mēs paļaujamies uz to kungu. Pēdējie vārdi nebija saklausāmi. Vecais vīrs godbīgi aizvēra grāmatu, būdams gandrīz pilnīgi akls, sataustīja lasām galdiņu un pieķērās pie tā. Tūlīt pat no alas zemās ieejas aizslīdēja 2 kalpi un atbalstīja viņu. Kalpi bija tādās pašās netīri melnās drānās, taču viņu matos nevizēja sarmains sudrabs un vaipstus nesastindzināja saltais smalkums. Tie bija zemnieki, horvāti vai ungāri, ar platām skarbām sejām un mirkšķinošām acīm. Sākumā kaut kas viesa firstā nemieru, taču viņa drošgalvība un diplomātiskās spējas palika nesatricināmas. Mēs laikam neesam tikušies kopš tās briesmīgās kanonādes, kad krita jūsu nabaga brālis, viņš teica. Visi mani brāļi ir miruši, atbildēja Sirmgalvis, joprojām lūkodamies pāri ielējai. Tad, uz mirkli pagriezis pret Otto savu gudro smalko seju, sniegbaltie mati nokarājās pār uzacīm kā lāstekas, viņš piebilda. Kā redzat, arī es esmu miris. Cerams, jūs sapratīsit, valdīdamies, gandrīz vai izlīgumu meklēdams sacīja firsts, ka neesmu atnācis, lai jūs vajātu, kā to šausmīgo ķildu ēna. Neņemsimies spriest, kuram toreiz bija taisnība, kuram nebija, bet vismaz vienā ziņā mēs nekad nerīkojāmies aplam, tāpēc, ka jums allaž bija taisnība, lai arī kāda bija jūsu ģimenes politika. Nevienam ne uz mirkli neienāca prātā, ka jūs vada tikai alkas pēc zelta. Jūs ar savu izturēšanos
pierādījāt, ka stāvat ārpus aizdomām, it kā Cirmgalvis melnajās drānās nebija novērsis no Firsta savas izbalējušās zilās acis, un viņa sejā bija tāda kā nevarīga gudrība. Bet izdzirdot vārdu zelts, viņš izstiepa roku, it kā aizkavēdams kaut ko, un pagriezās pret kalniem. Viņš runā par zeltu, Cirmgalvis teica. Viņš runā par aizliegto, lai viņš apklust. Otto piemita sens īss prūsisks trūkums. Viņš uzskatīja veiksmi nevis par nejaušību, bet gan par dabas dāvanu. Firsts iedomājās, ka viņš pats un viņam līdzīgi ir radīti uzvarēt tautas, kuras radītas pakļautībai. Šā iemesla dēļ viņš tikpat kā nepazina izbrīnu, un tas, kas notika pēc brīža, pārsteidza viņu nesagatavotu. Viņš jau gribēja atbildēt vientuļniekam, kad viņam aizbāza muti un sakāmu aprāva kaut kas stingrs un mīksts. Pēkšņi savilkdamies ap galvu kā žņauks. Pagāja veselas 40 sekundes, iekams viņš atskārta, ka to izdarījuši abi ungāru kalpi, turklāt ar viņa paša ordeņa lenti. Vecais vīrs atkal vājulīgiem soļiem piegāja pie milzīgās bībeles, kas gulēja uz bronzas pults, ar kaut kādu briesmīgu pacietību pašķīra lapas un sāka lasīt. Tāpat arī tā mēle ir mazs moceklis un... Kaut kas šajā balsī lika Firstam pēkšņi pagriezties un mesties leju pa taku, pa kuru viņš bija nācis augšā. Tikai pusceļā uz pils parku viņš pirmo reizi pamēģināja noraut jostas žņaugu no kakla un žokļiem. Mēģināja vienreiz, otrais taču veltīgi. Mutes aizbāzēji bija zinājuši, ko cilvēks var izdarīt tad, kad mezgls ir priekšā, un tad, kad tas ir uz pakauša. Otto kājas bija brīvas. Lec kā kalnu kaza, rokas bija brīvas, vicini un signalizē pēc sirds patikas, bet parunāt viņš nevarēja. Viņā plosījās velns, bet tas bija mēms. Firsts bija pavisam tūp parkam, kas ieskāva pili, un tikai tad apzinājās, pie kā novedīs šie nespēja parunāt un ar kādu nolūku viņš tādā stāvoklī novests. Viņš vēlreiz paskatījās uz spožo laternu apgaismoto pilsētas labirintu lejā un vairs nesmaidīja. Ar iznīcinošu ironiju atmiņā nāca frāzes, kas nesen bija teiktas pavisam citādā noskaņojumā. Cik tālu vien sniedzās skatiens, visur ar šautenēm skraidīja Otto draugi, no kuriem katrs nošaus viņu uz vietas, ja viņš neatbildēs sarga uzsaucienam. Šauteņu bija tik daudz, ka mežu un kalnu kori varēja pārmeklēt soli pa solim, tāpēc nebija nozīmes slēpties mežā līdz rītam. Sargi bija izvietoti tik tālu ārpusē, ka ienaidnieks ne no vienas puses nevarēja iekļūt pilsētā, tāpēc veltīgi bija lavīties atpakaļ no tālēnes pa kādu apkārtceļu. Līdz ko viņš iekliektos, kareivis skrietu augšā, bet Firsts nevarēja pakliegt. Kāpjot augstāk, mēnesis kļuva aizvien sudrabaināks, un starp melnajiem priežu stumbriem ap pili pavīdēja koši zilas naksnīgās debesu josla. Kaut kādas plaši atvērušās puķes ar pūkainām ziedlapiņām, agrāk Firsts neko tādu nebija ievērojis, uzreiz sāka spīdēt un izbālēja mēnesis gaismā, un saugušajos puduros, it kā vītos apkārt koku saknēm, šķita neaprakstāmi fantastiskas. Varbūt Firsta prātu bija piepeši aptumšojusi neparastā grūtsirdība, bet šajā mežā viņam rādījās kaut kas bezgala vācisks. Pasaka. Firstam šķita, ka viņš tuvojas cilvēkēdāja pilī. Viņš bija aizmirsis, ka pats ir tas cilvēkēdājs. Viņš atcerējās, ka bija jautājis mātei, vai vecajā parkā pie pils dzīvo lāči. Viņš pieliecās, lai noplūktu puķi, it kā tā būtu amulets pret burvību. Kātiņš bija stiprāks, nekā Otto bija domājis, un nolūza ar vieglu knikšķi. Rūpīgi mēģinādams iedabūt puķi aiz lentes, viņš izdzirdēja saucienu. Kas nāk? Un tad Firsts atcerējās, ka lente nav pienācīgajā vietā. Viņš mēģināja iekliekties, bet nevarēja. Sekoja otrs uzsauciens, tad spalks šāviens, un ietriekusies mērķī lode apklusa. Otto Grosenmarks rāmi gulēja starp pasakainajiem kokiem un nekad vairs nenodarīs ļaunu nec ar zeltu, nec ar tēraudu.
Tikai mēnesis sudraba zīmulis šur un tur izcels un izzīmēs viņa formas tērpa, sarežģītos rotājumus un dziļās grumbas pierē, lai Dievs ir žēlīgs viņa dvēselē. Sargs, kas bija šāvis saskaņā ar stingro pavēli, protams, skrēja meklēt savu upuri. Tas bija ierindnieks Švarts, kas vēlāk kļuva diezgan pazīstams savās aprindās, un viņš atrada plikpaurainu cilvēku formas tērpā. Ar viņa paša ordeņa lenti pārsaitētā seja bija gluži kā maska, kurā varēja saredzēt tikai atvērtās mirušās acis, kas ledaini vizē mēnesis gaismā. Lode bija cauri žņaugam ietriekusies žoklī, tāpēc lentē rēgojās caurums, kaut arī šāviens bija tikai viens. Dabiskas tieksmes mudināts, jaunais Švarts norāva noslēpumaino zīda masku un nosvieda to zālē, un tad viņš ieraudzīja, ko nonāvējis. Kā notikumi attīstījušies tālāk, nevar droši pateikt, bet man gribētos ticēt, ka tajā nelielajā mežiņā patiešām ir radusies pasaka, lai cik briesmīgs arī bijis šis gadījums. Vai nu meitene vārdā Hedviga agrāk pazinusi karēvi, ko viņa izglāba un ar kuru vēlāk apprecējās, vai arī nejauši gadījās notikuma vietā un tuvu iepazinās tajā naktī. To mēs droši vien nekad neuzzināsim, bet man šķiet, ka šī Hedviga ir varone un pelnīti apprecējusies ar cilvēku, kas kļuva savā ziņā par varoni. Viņa rīkojās drosmīgi un gudri. Viņa pierunāja sargu atgriezties savā postenī, kur neviens viņu nesaistīs ar šo notikumu. Viņš būs tikai viens no visusticamākajiem un visdisciplinētākajiem no 50 tūmā stāvošajiem sargiem. Meitene palika pie līķa un sacēla trauksmi, un arī viņu nekas nevarēja saistīt ar šo nelaimi, tāpēc, ka viņai nebija un nevarēja būt nekādu šaujamieroču. Nu, es ceru, ka viņi ir laimīgi, jautri celdamies kājās, teica tēvs Brauns. Uz kurieni jūs? Jautāja draugs. Gribu vēlreiz uzmest aci Kambarkunga portretam, tam pašam, Arnholdam, kas nodeva savus brāļus, atbildēja garīdznieks. Interesanti. Cik lielā mērā? Interesanti, vai cilvēks ir mazāk nodevējis, ja viņš bijis nodevējis 2 reizes. Un garīdznieks labu laiku domīgi stāvēja, lūkodamies uz portretā redzamo sirmgalvi ar melnām uzacīm un rožainām grimmam līdzīgu smaidu, kas galīgi nesaderēja ar nelāgo, brīdinošo skatienu.